Bet savādāk nekādi. Pirmais grūtību vilnis, kas skāra mašīnu operatorus, bija 90. gadi, kad tika slēgti kolhozi un sovhozi. Tad bijušie strādnieki stūri nomainīja pret glāzi. Tie, kas izdzīvoja, tie piedzīvoja iespēju braukt strādāt otrpus robežas, kas bija daudz vieglāk nekā sēt un kopt laukus. Tiešām bija vieglāk sakramēt somu un doties uz Ķīnu. Tā sanāk. Tagad jau arī tas ir beidzies. Pandēmijas dēļ. Agrāk tā arī darīja. Braukāja. Tāpēc jau arī visu pameta. Zemnieku saimniecībās nebija darba. Visi sāk strādāt uz robežas. Ciems ar varonīgo sarkanā milža nosaukumu pacēlās augstāk uz viena no kalniem, kailās stepes fonā. Reiz te bija